Jūs akreditācijai gatavojat, tad jau arī materiālam kaut kādam ir jābūt. Jā. Bet mēs viņus vienā eksemplārā esam iesnieguši un elektroniski. Tā kā es saku, mēs varam daļai kaut ko drukāt ārā. Tas nav tik sarežģīti, nav no jauna jāraksta. Nē. Tā, un es skatījos tātad četras programmas, ja? Jā, augstskolā. Un koledžā? Arī. Tad tās pašas. Tur ir maza specifika. Tātad koledžai ir pirmkārt atšķirībā no augstskolas koledžai, Latvijas biznesa koledža, LBK, tātad tur ir visi virzieni akreditēti. Tur ir virziens programmēšana un datortīklu administrēšana, no kuras mēs tālāk ņemam uz datorzinātni, ja? Jo, kā es teicu, augstskola ir veidota balstoties uz šiem te absolventiem. Ir tāda studiju programma grāmatvedība ekonomikas virzienā, akreditētas arī uz 6 gadiem, bet šai grāmatvedībai vēl nav tālāk, kur augt, kur stāties, ja? Tātad tur augstskolai pretī nav ekonomikas virzienā neviena programma. Tāda ir studiju programma, kas saucās Tiesību zinātnes. Diezgan nepareizs nosaukums, bet kāds jau ir, tāds ir. Tā, lai pēc tam varētu iestāties mūsu jurisprudencē. Un tur ir studiju programma uzņēmējdarbība ar 7 apakšvirzieniem. Un tie būtu? Un tātad tur ir tā. Populārākais ir turisma un viesnīcu menedžments. Menedžments? Mēs varam saukt kā gribam, jo viņš nav nekur tā atsevišķi deklarēts. Tas ir mūsu reklāmas prospektos, ja? Bet turismu un viesnīcu vadību varam teikt arī tā. Pēc tam ir otra populārākā, man liekas, ir menedžments. Tas gan ir tieši menedžments. Tas vispārējais uzņēmējdarbībā, ja? Tas viss ir iekšā uzņēmējdarbībā. Reklāmas un sabiedrisko attiecību vadība. Tā jāiziet atnes lūdzu vienu koledžas prospektu no infocentra. Tāda ir personāla vadība. Tas ir mans jautājums. Ja. Personāla vadība. Katrs no šīm virzieniem īpašnieks labprāt atbalstītu atsevišķas programmas izveidi. Pagaidiet, pārtrauc loģistika. Pagaidiet. Es vēl neesmu pabeigts, ka 4 nosaucu. Tātad tālāk ir loģistika. Sestais ir banku darbība. Un 7. ir bez virziena. Tas nozīmē, ka viņš viņam nav obligātās izvēles daļas, bet viņš pielasa šos kredītpunktus, visu tas, kas viņam interesē. Grib kaut ko no loģistikas, paklausīties loģistikas pamatus, paklausās sabiedriskās attiecības un reklāma. Bet iekļaujās šajās teiksim, piemēram, tāds kurs vai priekšmets kā konfliktoloģija, komunikācija, tās... Ir biznesa komunikācija, atsevišķa konfliktoloģija, nav konfliktoloģija, ir zem psiholoģijas. Vai tas man ļoti interesē. Tur es jums varētu varbūt palīdzēt. Man jau jūs droši tādā ziņā iepazināt, kad jūs zinātnisko darbu darījāt. Jā. Jā, viņš ļoti labi atcerās jūs. Es esmu pateicīgs, ka jūs man sniedzāt konsultāciju pirms aizstāvēšanas. Es pie jums nācu konsultēties. Bet vārdām atcerās, tam ir 2 dažādas nozīmes. Ar labu atcerās. Ar labu. Profesor, tikai ar labu. Ar bailēm, kā tad tur var būt ar labu? Jūs saprotat. Bailes arī dažkārt ir ļoti patīkams. Tieši tā. Šāda te ir jaunā reklāmas
lapiņa. Nu, lūk. Elitāra augstākā izglītība. Jā. Es tikko strādāju ar šito, te man vienā darbiņā vajadzēja recenzēt, es strādāju izglītības institūciju tipoloģijas kontekstā. Tas ir tāds zinātnisks darbs, viens promocijas darbs. Un tur arī mana pretendenta piedāvā šo te vārdiņu elitārais, un tad es sāku skatīties, vai mums Latvijā vispār elitārās augstskolas, viņš pa augstskolām raksta, elitārās augstskolas, ir pieņemams status un jēdzienu lietot, jeb tās varētu būt zinātniskās, akadēmiskās, praktiskās. Elitārs ir kaut kas saistīts ar tādu īpašai kategorijai sniedzam priekšmeti, ja, tā. Agrāk tas jau bija ļoti moderni elitārs, bet vai mums šodien tas pastāv? Es skatos, jums pastāv, tātad jūs ejiet laikam pa priekšu. Bet vispār ārzem literatūrā es arī paskatījos tur tās augstskolas tipoloģija. Tur šis jēdziens elitārais pastāv, tā kā visu atšifrējumu. Nu, bet viņiem ir cita sabiedrība kā mums. Tas gan. Tātad tas tā, jā, maz novirzīt. Jā. Šito tuņoties jums jādod. Jā, šis ir oriģināls. Tāņa noglabā lūdzu, vajag īpašnieks vairs. Tātad, diezai otrais parakstītu. Tā. Nu, lūk. Un ko jūs esat iecerējuši? Pēc priekšmeti. Jūs esat iecerējuši attīstīt zinātniskā aspektā, kāds ir pašreizējais stāvoklis attiecīgi ar zinātniskiem tādiem, varētu teikt, izvērstiem referātiem vai kaut kas tam līdzīgs? Es esmu sākusi tātad 12. gadā Ceriņkrāsas mapīte. Vākt tātad mūsu docētāju publikācijas, kur vien viņas ir bijušas. Tātad principā par 12. gadu šeit ir, par 13. vēl neesmu prasījusi. Šito jūs gatavojat priekš akreditācijas laikam, ja? Jā, bet arī priekš sevis, lai saprastu, kurš ar ko vispār nodarbojas, ko no kā var gribēt. Kāds bija rakstkrājums? Radoša persona. Radoša persona, kreativitāte. Nu, malači, kaut ko jau dariet tā, ja? Jā. Konkursu rīkojiet? Jā, jo tātad šogad maijā mūsu valsts valodas un lietvedības docētāji, kas ir arī kultūras vēstures docētāja Sandra Ratniece, viņai ir tātad doktora grāds tieši literatūrā. Un viņa savu darbu rakstīja par jūgenstilu literatūrā. Un līdz ar to šobrīd viņa docē kultūras vēsturi abās šajās iestādēs. Un viņa... Pagaidiet, bet kur tas parādās jums kultūras vēsturi? Kultūras vēsturi ir priekšmets, ko mēs piedāvājam gan uzņēmēju darbībai. Jā, programmas saturā. Tas ir viens priekšmetiņš. Jā, bet man te neparādījās. Man programmās ir tikai programmiešana, grāmatvedība, tiesību zinātne, uzņēmēju Tās ir darbība. lielās programmas. Tās ir lielās programmas. Katrā no šīm programmām Ir apakšprogrammas. 50 priekšmeti. Oi, Jā. kā jūs nesajūkiet? Nu, man tas viss ir galvā, kā lai to saka. Jā, nu lūk, un viens no šiem studiju priekšmetiem kultūras vēsture, un tad viņa maijā rīkoja zinātnisko darbu konkursu. Kas lasa kultūras vēsturi? Šī Sandra Ratniece. Aha. Tāpēc es tā stāstu. Nu, un viņa rīkoja studentiem tātad konkursu zinātnisko darbu. Tur bija tīri interesanti. Es neatceros, mēs izdrukājām, tur rakstu krājumu vai neizdrukājām. Nu, lūk. Tas ir šis gads, un vairāk šajā gadā nekas nav bijis oficiāli. Augstskola neko nav darījusi. Bet jūs runājat par docētājiem, jeb arī par studentiem? Par tiem un par šitiem.
Ar tiem ir tiem. Un katru semestri, protams, notiek studiju darbu rakstīšana un aizstāvēšana. Tātad Kā viņi saucās jums? kursa darbi, Kursu darbi? kvalifikācijas darbi. Nu, lūk, tas ir koledžā. Nu, augstskolā arī jau būs pirmie studiju darbi. Mums ir studiju darbs 1, studiju darbs 2, studiju darbs 3 un bakalaura Augstskolā darbs. jums ir bakalaura, Jā. Maģistika nav? Vēl. Vairs nav. Vairs nav. Jā, mēs atdevām licences atpakaļ. Profesori jums papildināt? Paldies, ne? Tas viss interesanti izklāt. Un kas jums pašreiz nodarbojās ar zinātnisko darbu? Neviens. Vadīšanu? Nē, zinātnisko darbu vadīt. Tie nav zinātniskie darbi. es Tie nav domāju, zinātniskie darbi. uz tādu posteni, kā es esmu uzaicināta. Neviens. Neviens. Tāpēc mēs Jā. jūs aicinājām, ņemot vērā jūsu pieredzi. Pieredzīti jau ir pusgadsimts, bet tas jau vēl neko nenozīmē. Jums jau ir specifika. Mēs jau galvenokārt. Man ir bez 2 gadiem 50 gadi universitāti. Tā kā jautam onkulsa bārdu. Tā viss liekas. Jo redziet, tas mūsu sapnis ir tāds, ka pie mums nāk nevis bez tabū, bet pie mums nāk žurnālisti, lai uzzinātu jūsu un citu mūsu tātad akadēmiskā personāla viedokļus par sabiedrībā notiekošiem. Tas ir interesanti, jā. Lūk, to mēs gribam panākt. Nu jā, bet tas jau praktiski saistīts ar profesionālām programmām tajā aspektā, zināmā mērā, vai ne? Jā, piekrītu. Man tikko viena meitenīte aizstāvējās no Liepājas, viņa rakstīja bet tā gan par augstskolas līmenī, par profesionālo izglītību, augstāko profesionālo izglītību. Smagu darbu uzrakstīja, bet ilgs